Mēs esam iepriekš daudz runājuši podkāstā, kā internetā saglabāt kritisku domāšanu, mūsdienu informāciju laikmetā, kā parūpēties par datu drošību, kā nekļūt atkarīgiem no sociālajiem medijiem. Kādi ir prezidenta sociālo mediju lietošanas paradumi? Vai jūs pats drīkstat apkalpot kontus, vai jūs pats apkalpojat savu Instagram vai Twitter? Visus sociālos medijus, kas nu man ir, X, jeb bijušais Twitter, Facebook, Instagram, arī LinkedIn. Es pats pārvaldu, tur vispār nevienam citam nav pieejas. Bet man ir dažādas, kā lai saka, politikas nosacīti, jo X vairāk tiešām ir domāts gan informācijas iegūšanai. Manā izpratnē tas šobrīd joprojām ir visātrākais ceļš, kā saņemt kādu informāciju. Tāpēc, ka ja tu sako pietiekamam skaitam ziņu aģentūru, lielo mēdīju, vienalga Latvijā vai ārpus Latvijas, pašiem Delfiem vai Latvijas televīzijas vai LSM tagad jau portālām vai kādam citam, tā ir tā viena lieta. Vai arī, lai nodotu kaut kādu ziņu, atkal īsts ieraksts Twitterī ir pats ātrākais ceļš. Instagrams tas tiešām ir vairāk tādai plašākai varbūt lietošanai domāts. Tur vairāk tiešām ir tādas lietas, kas ir, es pat teiktu, plus mīnus privātas, bet es arī ielieku kaut kādas fotogrāfijas no oficiāliem pasākumiem ar kādu vēstījumu. Tās ir tās divas, godīgi sakot, šobrīd pamat platformas. Bet jā, es teiktu, ka tur ir zināma problēma, jo tas, ko es pēdējos gados redzu, ir ļoti daudz dažādas informācijas. Arī man šad tad liekas, kā tas var būt, un gandrīz uzķeros, un tad sāku pētīt. Nē, tā nav taisnība, tur tas fakts nav precīzs. Vai, piemēram, kāds pēkšņi ieliek 3-4 gadus vecu ziņu, nav pamanījis datumu, un pēkšņi aiziet tāds otrs vilnis ar sašutumu vai prieku vai ko, un tad tikai kaut kādā brīdī cilvēki atjēdzās. Šajā ārprātīgi informācijas bagātības un dažreiz arī neprecīzas vai pat melīgas informācijas laikmetā ir jābūt ļoti uzmanīgam. Tas nu gan. Un es nezinu, daudz runā par tādu smalku lietu kā mediju pratību. Var, protams, kaut ko teorētiski mēģināt apgūt, bet, godīgi sakot, bērība ir numur 1 likums. Vienkārši mēģināt saprast, kritiski padomāt, pārbaudīt, varbūt vēl kaut kur, nezinu, ieiet internetā, bet tas ir diezgan sarežģīts īstenībā šobrīd process, kas ir saistīts ar sociālajiem mēdījiem. Es šodien paskatījos tādu platformu kā TikTok. Es tur atradu 30 Edgars Rinkevičs. Vai kāds no tiem ir īstais? Un, ja nē, vai varam sagaidīt īsto tur? Nav. Es kādreiz biju, bet, zinām, drošības apsvērumu dēļ aizgāju pirms, laikam, kādu pusotru gadu. Vai varētu man sagaidīt atpakaļ? Es neizslēdzu šādu iespēju, bet es esmu pagaidām samērā uzmanīgs, jo, godīgi sakot, ir arī kaut kāds limits visam tam, ko tu vari darīt. Tu nevari sēdēt visu laiku telefonā. Jā, tas patiesībā sakot, aizņem daudz laiku, jo, ja to pats raksti, ir bieži vien kļūdas, pārrakstīšanās kļūdas, neuzmanības kļūdas. TikToks, kā mēs zinām, ir tāds drusku specifiskāks, saistīts ar video, dažādiem vēstījumiem un iespējami. Tā kā es neizslēdzu, bet šobrīd es tur neesmu. Tā kā tie 30 Edgars Rinkevičs nav šis Edgars Rinkevičs. Lūk, es jau tev teicu par drošības riskiem, Jāni, tāpēc šajā brīdī man laikam būs taisnība, jo man nav TikTok konta Jānim, un viņš man visu laiku saka, tur viss kārtībā. Sveiciens mūsu TikTok sekotājiem, zinātnē muļķība.